Irānas režīms vēlējās sākt terora karu pret visu pasauli. Un tagad Amerikas Savienotās Valstis oficiāli liek viņiem par to samaksāt. Jau vairākas nedēļas izmisušā Irānas Islāma Republika ir īstenojusi nežēlīgu gļēvu kampaņu, bombardējot daudz dzīvokļu ēkas un uzbrukot nevainīgiem kravaskuģiem, tikai lai mēģinātu piespiest rietumus piekrist pamieram. Bet Amerika vairs neatturas. Kā milzīga tiešas atriebības akcija, amerikāņu bumbvedēji tikko pilnībā iznīcināja vairāku miljārdu dolāru vērtu Irānas tiltu, ko izmantoja ienaidnieka ieroču pārvadāšanai, sagraujot visu konstrukciju līdz putekļiem. Ir sācies galīgais atriebības laiks. Un mūsu stāsts sāks ar to, kā Irānas režīms paplašināja šo karu līdz līmenim, ar kuru viņi nespēja tikt galā. Mums ir video materiāli no šī kara pirmās dienas. Kamēr ASV uzbruka militāriem mērķiem Irānas teritorijā, Irāna jau pirmajā dienā sāka uzbrukt daudz dzīvokļu ēkām Persijas līča valstīs, piemēram, Bahreinā. Paskatieties! Tas notika, neskatoties uz to, ka Bahreina, Kuveita, Saudarābija, Katara, AAE, visas šīs valstis bija paziņojušas, ka ASV nedrīkst izmantot viņu bāzes vai gaisa telpu, lai uzbruktu Irānai. Patiesībā daudzām no šīm valstīm šis nosacījums joprojām ir spēkā arī šodien, 1 mēnesi kopš kara sākuma. Bet neskatoties uz visu šo, Irāna tāpat uzbruka viņiem. Un Irāna ne tikai uzbruka ASV bāzēm šajās valstīs. Irāna sāka uzbrukt civilajām ēkām, lidostām, ostām un, protams, tankuģiem. Jo redziet, Irānas terorisms neaprobežojās tikai ar Persijas līča valstīm. Viņi to paplašināja arī uz starptautiskajiem ūdensceļiem. Viņi sāk uzbrukt civilajiem kravaskuģiem un civilajiem tankuģiem Hormuza šaurumā, kas ir stratēģisks punkts un vispār neatrodas Irānas jurisdikcijā. To tiek uzskatīts par starptautisku ūdensceļu, pa kuru katrai valstī ir vienādas tiesības pārvietoties. Tagad jūsu ekrānā redzamie kadri ir no Taizemes jūrniekiem, kuri mēģināja izkļūt no šauruma. Viņi bija iestrēguši Arābijas līcī. Iespējams, viņiem sāka trūkt pārtikas un krājumu. Tātad viņi mēģināja tikt mājās un iestrēga, cenšoties izbraukt. Taizeme. Viņi ir no Taizemes, valsts, kurai ar šo karu nav nekāda sakara. Un neskatoties uz to, Irānas jūras spēki, IRGC jūras spēki turpina viņiem uzbrukt. Protams, jūs varat apgalvot, ka Irānai nav citas izvēles. Irānas militārie spēki nevar sacensties ar ASV militāriem spēkiem. Tas varētu būt pat pamatots arguments, bet tas nemaina faktu, ka Irānas militārie spēki vēršas pret civilajiem mērķiem. Un tam ir savs apzīmējums. To sauc par terorismu. Nav svarīgi, kāds ir terorisma iemesls. Tas tik un tā ir terorisms. Un vēl ir svarīgi norādīt, ka šo Irānas uzbrukumu civiliedzīvotājiem dēļ karš tagad paplašinās tādā virzienā, kādu Irāna nebija gaidījusi. Tikai vakar prezidents Trumps to ierakstīja Twitterī. Lielākais tilts Irānā ir sabrucis un vairs nekad netiks izmantots. Ir pienācis laiks Irānai noslēgt vienošanos, pirms nav par vēlu, pirms nekas vairs nav palicis. Protams, mēs vēlamies apskatīt visus stāsta aspektus. Internetā ir cilvēki, kuri strīdas par to, vai šis ir likumīgs uzbrukums vai nē. Tagad ir juristi, kuri saka, ka tas ir likumīgi. Ir juristi, kuri saka, ka tas ir nelikumīgi. Un es neesmu starptautisko tiesību jurists. Es neesmu nekāds jurists. Tāpēc mans viedoklis šajās debatēs būtu diezgan bezjēdzīgs. Bet tas, ko es zinu, ir tas, ka tilti vienmēr ir bijuši militārs mērķis jebkurā konfliktā. Patiesībā 2022. gada februārī Ukrainas teritorijā paši ukraiņi uzspridzināja savus tiltus, lai apturētu Krievijas virzību. Un tad pēc dažiem mēnešiem, kad Ukraiņi sāka savu pretuzbrukumu, Krievi uzspridzināja tiltus pretuzbrukuma laikā, lai iegūtu pietiekami daudz laika atkāpties atpakaļ drošībā. Armijas ir iznīcinājušas tiltus kopš to izgudrošanas. Un tas nebija vienkārši kāds tilts Irānā. Tas bija viens no svarīgākajiem. Saskaņā ar ASV amatpersonu teikto, to izmantoja Irānas bruņotie spēki, lai pārvietotu raķetes un raķešu detaļas no Teherānas uz palaišanas vietām Irānas rietumos. Taču no otras puses Irāna apgalvo, ka tilts vēl bija būvniecības stadijā, kas rada jaunas diskusijas, kurās cilvēki jautā, kā armija varēja izmantot tiltu, ja tas vēl bija būvniecībā. Taču tieši šeit šķiet, ka šīs visas diskusijas problēma patiesībā sākas ar to, kā irāņi darbināja šo tiltu. Tilts publiski bija paredzēts atvēršanai sabiedrībai jau pagājušajā gadā, taču viņi apgalvoja, ka tas vēl ir būvniecības stadijā, tāpēc viņi to nevarēja atvērt. Tad tas pats notika pirms dažiem mēnešiem, kad viņi teica, ka tas joprojām ir būvniecības stadijā, tāpēc sabiedrība to nevarēja atvērt vai izmantot. Bet visu šo laiku militāristi izmantoja tiltu, kas it kā vēl bija būvniecības stadijā.
Šeit mums ir bijušais YouTube satura veidotājs 2CTV, kurš to izskaidro daudz labāk nekā es. Paklausieties! Šis tilts B1 nebija daļa no Irānas mantojuma. Tas bija jauns tilts, tikko uzcelts tilts, kas pat vēl nebija atvērts. Un ir divi iemesli, kāpēc tas tika uzbrukts. Viņiem bija paredzēts oficiāli atvērt to satiksmei gada sākumā. Tehniski tam vajadzēja notikt pirms 2 gadiem pagājušajā gadā, kā tur bija. Un tad tas tika aizkavēts, jo acīm redzot, islāma sociālistiskā ekonomiskā politika nav īpaši kompetenta. Un tad tas atkal tika aizkavēts. Tam vajadzēja būt atvērtam pirms 2 mēnešiem, bet tas vēl nebija gatavs, kā jūs varat redzēt arī šajā attēlā, tas tāpat nebija pabeigts. Bet galvenajos plašsaziņas līdzekļos viņi to pasniedza citādi. Viņi radīja iespaidu, ka šis ir tilts, pa kuru aktīvi notiek satiksme, un amerikāņi un izrēlieši nejauši trāpa nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Tas ir kara noziegums. Nomierinieties, iemesls, kāpēc tas tika uzbrukts, patiesībā bija tas, ka tas oficiāli vēl nebija atvērts. Tātad simboliski tas bija daļa no tā, ka mēs uzbruksim jūsu infrastruktūrai, bet mēs uzbruksim kaut kam, kas patiesībā vēl nav atvērts. Otrkārt, tas joprojām bija svarīgi attiecībā uz loģistiku nākotnē, jo, lai gan tas nebija atvērts sabiedrībai, tas bija pieejams IRGC. Tātad pēdējo nedēļu laikā Irānas Islāma revolūcijas sargu korpus izmantoja B1 tiltu, lai pārvietotu militāro aprīkojumu starp Karadžu un Teherānu. Tātad tas notika. Līdz ar to loģistika starp abām pilsētām Karadžu un Teherānu ir pārtraukta. Tagad parunāsim par citu problēmu, kas patiesībā sākas Amerikas Savienotajās valstīs. Savā 1. aprīļa uzrunā prezidents Trumps publiski paziņoja, ka ASV gatavojas bombardēt Irānu atpakaļ akmens laikmetā. Paklausieties, un tad es paskaidrošu, kāpēc šī ir problemātiska valoda. Jau kopš operācijas Epic Fury sākuma tika skaidri norādīts, ka mēs turpināsim, līdz mūsu mērķi būs pilnībā sasniegti. Pateicoties mūsu sasniegtajam progresam, šovakar var teikt, ka mēs esam ceļā uz to, lai pavisam drīz, ļoti drīz pabeigtu visus Amerikas militāros mērķus. Nākamo 2 līdz 3 nedēļu laikā mēs viņiem dosim ārkārtīgi smagu triecienu. Mēs viņus atgriezīsim akmens laikmetā, kur viņiem arī ir vieta. Tikmēr sarunas turpinās. Režīma maiņa nebija mūsu mērķis. Mēs nekad neteicām, ka vēlamies režīma maiņu, bet režīma maiņa ir notikusi, jo visi viņu sākotnējie līderi ir miruši. Viņi visi ir miruši. Jaunā grupā. Vai redzat triecienu uz tilta? Tas ir likumīgi, jo tas ir militārs mērķis. Bet šāda valoda, kādu tikko lietoja prezidents Trumps, tikai uzkurina cilvēkus, kuri ir pret šo karu un dod iemeslu Irānas valsts televīzijai. Tas ļauj viņiem pasniegt šo situāciju tā, it kā Amerika vēlētos kaitēt Irānas civiliedzīvotājiem, ne tikai režīmam. Un tā ir viegla uzvara informācijas telpā otrai pusē. Tagad ir svarīgi precizēt, ka ASV nav apzināti mērķējusi uz jebkādiem civiliem objektiem Irānas teritorijā. Taču neskatoties uz to, šāda valoda nepalīdz. Tikmēr, kamēr tas viss notiek, Irāna patiesībā veic īstus kara noziegumus, kas joprojām turpinās valsts iekšienē. Tagad, pirms mēs par to runājam, īsts atgādinājums. Nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu zemāk. Tas mums tiešām palīdz, īpaši, kad runājam par Irānas terorismu un kara noziegumiem. YouTube mākslīgā intelekta algoritms vienkārši meklē šos vārdus, un kad tos dzird, tas ierobežo video, jo uzskata, ka tas nav piemērots reklāmdevējiem. Tāpēc jūsu atbalsts mums tiešām ļoti palīdz. Bet pievērsīsimies ziņām. Irāna ir sākusi vervēt 12 gadus vecus bērnus militārajās kampaņās, kuras vada IRGC. Amnesty International ir nepārprotami norādījusi, ka tas ir kara noziegums, ko pastrādā Irānas režīms. Tas ir nelikumīgi saskaņā ar jebkurām ANO tiesību normām, ko vien pārskatāt. Esmu pārliecināts, ka par to nestrīdas neviens starptautiskais jurists. Un papildus tam nāves sodi turpinās katru dienu. Tikai vakar Irāna izpildīja nāves sodu 18 gadus vecam puisim, kurš piedalījās janvāra protestā. Viņš ir 9. ieslodzītais, kuram izpildīts nāves sods kopš šī kara sākuma, aptuveni pirms mēneša. Es ceru, ka cilvēki apzinās, cik slikti tas ir. Kāds, kuram tagad ir 18 gadi, visticamāk ir dzimis 2007 vai varbūt 2008 gadā. Tas nozīmē, ka visa viņa dzīve bija viņa priekšā, bet Irānas režīms viņu soda ar nāvi tikai tāpēc, ka viņš piedalījās protestā, kas sākumā bija ekonomisks protests. Cilvēki protestē pret Irānas valdības slikto pārvaldību. Pat pats Irānas prezidents to atzina valsts televīzijā.
Bet neskatoties uz to, režīms vienkārši soda ar nāvi ikvienu, kurš ir pret Islāma republiku. Un zini ko? Viņi vēršas arī pret advokātiem, kuri izsakās pret notiekošo. Paskaties uz šo ziņojumu. Irāna tikko arestēja cilvēktiesību advokātu, kurš aizstāvēja cilvēkus, kurus režīms arestēja un sodīja ar nāvi bez pienācīgas tiesas. Tas nozīmē, ka ik viens, kurš tagad izsakās pret netaisnību, kļūst par mērķi valstī, kas tik ļoti baidās no protestu atsākšanās. Un kamēr tas viss notiek Irānas iekšienē, ārpus Irānas kara noziegumi turpinās. Irāna tagad atklāti mērķē uz atsāļošanas iekārtām Kuveitā. Kuveita ir valsts, kas apmēram 90% no dzeramā ūdens iegūst no šīm atsāļošanas iekārtām. Tas nozīmē, ka šie uzbrukumi ir burtisks eksistenciāls drauds Kuveitas iedzīvotājiem. Es pat nevaru iedomāties, kādu attaisnojumu Irāna varētu sniegt, uzbrukot dzeramajam ūdenim šādā veidā. Varbūt viņi kaut kā cenšas to attaisnot, sakot, ka ASV karavīri, kuri atrodas Kuveitas bāzēs, droši vien dzer to pašu ūdeni, ko Kuveitas civiliedzīvotāji. Tātad no Irānas skatu punkta tas ir militārs mērķis. Izmantojot šo loģiku, viņi attaisno jebko. Bet diemžēl šķiet, ka pat Irāna baidās atzīt, ka viņi vēršas pret ūdeni. Tas būtībā ir kaut kas, kas nepieciešams katram cilvēkam. Un tieši tāpēc Irāna tagad vaino citas valstis. Šajā nesenajā uzbrukumā Irāna paziņoja, ka to nav veikuši Irānas spēki. Tas bija Izraēla, kas uzbruka Kuveitas atsāļošanas rūpnīcai. Un šī ir bijusi viņu tendence pēdējās pāris nedēļās. Katru reizi, kad viņi veic uzbrukumu, ko nav iespējams attaisnot, viņi vienkārši vaino Amerikas Savienotās valstis vai Izraēlu. Bet pasaule redz, ko dara Irāna. Pasaule redz, ko dara režīms. Un tagad mums pat ir Kuveitas civiliedzīvotāji, kuri izsakās pret Irānu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ja civiliedzīvotāji nostājas pret Irānu, tas dod šo Persijas līča valstu valdībām iemeslu iesaistīties. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs Persijas līča valstis neuzbruk Irānai. Jo liela daļa musulmaņu iedzīvotāju daudzās no šīm valstīm ir līdzjūtīgi noskaņoti pret Irānu. Īpaši tāpēc, ka tā cīnās pret Izraēlu. Un gandrīz neviena no Persijas līča valstīm nav liela Izraēlas atbalstītāja. Tāpēc viņi ir palikuši malā, jo nevēlas izskatīties tā, it kā viņi kopā ar Izraēlu cīnītos pret citu musulmaņu valsti. Un tas varētu radīt iekšējas problēmas daudzām no šīm monarhijām. Taču šķiet, ka Irānas teroristu uzbrukumu dēļ tas varētu ļoti drīz mainīties. Tikai vakar kāds Irākas militārais amatpersona publiski paziņoja, ka apvienotie Arābu Emirāti drīz iesaistīsies šajā karā. Šis lēmums tiks pieņemts ļoti drīz. Paklausieties! Militārie spēki iesaistās tajā, ko šobrīd dara ASV un Izraēla. Vai tādu nostāju militārie spēki varētu ieņemt? Kā jau iepriekš uzsvērām, mēs neesam šī konflikta dalībnieki. Mūs tikko uzbruka Irāņi. Tāpēc mēs turpināsim šo nostāju, aizsargājot savu teritoriju kopā ar mūsu starptautiskiem partneriem, ciešiem sabiedrotiem un arī GCC dalībvalstīm. Vai šī iespēja tomēr ir izslēgta? Lai piedalītos šajā konfliktā? Neobligāti, bet apvienotie Arābu Emirāti saglabā savas tiesības uz pašaizsardzību pret jebkādu agresiju, kas vērsta pret AAE. Un tas ir galvenais militāro un bruņoto spēku uzdevums. Turklāt šis ir AAE militārais amatpersona, un viņš vēlreiz uzsvēra to. Pat vairāk nekā mēnesi pēc šī kara sākuma, kad AAE ir atvairījusi tūkstošiem raķešu un dronu no Irānas, AAE valdība joprojām nav devusi atļauju Amerikas Savienotajām valstīm izmantot Irākas bāzes vai Irākas gaisa telpu, lai uzbruktu Irānai. Taču neskatoties uz to, Irāna turpina uzbrukt, un viņi neuzbruk tikai ASV bāzēm, viņi uzbruk civilajiem mērķiem visās šajās valstīs. Paklausieties! Es vēlos dzirdēt tavu reakciju uz to, ko Irānas ārlietu ministrija bija teikusi. Viņi bija norādījuši, ka ASV uzbrukumi Irānas teritorijā nāk no bāzēm apvienotajos Arābu Emirātos, un tāpēc viņi pēc tam ir mērķējuši uz apvienotajiem Arābu Emirātiem kā atbildi. Vai apvienoto Arābu Emirātu militārie spēki ļauj ASV izmantot savas militārās bāzes šeit, lai uzbruktu Irānai? Es domāju, ka apvienoto Arābu Emirātu valdība jau no konflikta sākuma bija ļoti skaidri norādījusi, ka AAE teritorija netiks izmantota jebkādiem uzbrukumiem pret Irānu un turpinās ievērot šo nostāju. Tātad no militārā viedokļa tas nav pareizi un tas nenotiek. Lai saprastu, kāpēc Irāna šobrīd rīkojas tā, kā tā rīkojas, mums ir jāatgriežas atpakaļ un jāaplūko, kā Irāna nonāca līdz šai situācijai.
Tas nenozīmē tikai atgriezties 1979. gadā, kad notika Islāma revolūcija. Patiesībā mums jāatgriežas vēl tālāk, uz 19. gadsimtu, kad Irānu pārvaldīja Kadžaru dinastija, un jāaplūko, kā toreizējās valdnieku šķiras pieņemtie lēmumi joprojām ietekmē Irānu līdz pat šai dienai. Nu, zini ko? Tieši to mēs arī darām savā vairāku daļu podkāstā, kas tikko iznāca šodien. Tāpēc, ja tevi interesē Irānas vēsture un tas, kā mēs nonācām līdz šodienai, noteikti apskati to. To var noskatīties noklikšķinot uz saitēm aprakstā, vai arī vienkārši noskatīties noklikšķinot uz video beigu ekrānā.